domas. Šodien es vēlos noskaidrot un rast atbildi uz jautājumu, kas ir īstenā dziesmu un deju svētku vērtība. Ņemot vērā to, ka es pats klātienē neesmu bijis nevienos no dziesmu un deju svētkiem, man pašam šī atbilde ir noslēpums. Tādēļ es šo atbildi vēlos meklēt pie dziesmu un deju svētku dalībniekiem. To pulcēšanās vieta ir Meža parka lielā estrāde. Varbūt viņi te būs arī tagad. Mēs paskatīsim. Atbildi esam devušies meklēt uz Meža parka lielo estrādi. Vietu, kur parasti notiek Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētki. Dosimies meklēt atbildi pie to dalībniekiem. Vārds ir ciet. Halo, te kāds ir? Nevienas dzīves dvēseles. Izskatās, ka šeit atbildi neatradīsim. Tādēļ dosimies uz nākamo vietu. Šobrīd mēs esam ieradušies pie dziesmu svētku 100-gadēji veltītā memoriāla un pajautāsim dažiem dziesmu svētku dižgariem. Varbūt viņi zinās īsto atbildi. Pajautāsim Emilim Melngailim. Melngaļa kungs, labdien! Izskatās, ka atvainojies. Tagad lūdzu, kāda ir īstenā dziesmu svētku vērtība? Klusē, varbūt tiešām jāiet meklēt atbildi vēl kaut kas cits. Atbildi, diemžēl, neizdevās atrast ne Meža parka lielajā izstrādē, ne pie dziesmu svētku dižgariem. Varbūt atbildi meklēsim vienkārši ejot pa ielu. Labdien! Labdien! Vai jūs esat piedalījušās dziesmu un deju svētkos? Jā. Jā. Esmu sagatavojis dažus jautājumus, vai jūs būtu ar mieru uz tiem atbildēt? Kāpēc gan? Jā. Pirmais jautājums. Kas vieno tīzos un dažkārt dumpīgos bērnus dziesmu svētkos? Dziesmas, ko mēs zinām kopā, dejas, ko mēs dejojam kopā, mēs paši ko laiku pavadām kopā. Jau. Otrais jautājums. Kā piedalīšanās dziesmu un deju svētkos maina iespaidus par tiem? Tas ir kā tev vairāk, tur ir kā kopsē, tur jautrāk dziedāt ir, un tev tas ietekmē, kā tu gribi, vairāk dziedāt, tas tev ir kā palīdz. Ja tad, kad tu sanāc kopā, tur ir jautrāk un drošāk dziedāt, tad jau tu gribi no izsprits dziedāt. Jā, paldies. Trešais un noslēdzošais jautājums. Kas jūsuprāt ir dziesmu un deju svētku vērtība? Es domāju, kad viss sanāk kopā un dzied kopā, dejo un pavadi jautru laiku. Jā. Paldies par interviju. Tagad laiks nonākt pie secinājumiem. Es esmu guvis tādu secinājumu, ka mana dziesmu un deju svētku vērtība ir kopā būšana šajā unikālajā pasākumā. Tas spēks, milzīgais spēks, kas rodas visiem kopā dziedot, ar to varētu apgāzt Trejdeviņus kalnus. Un izskatās, ka šai reportāžai esam pietuvojušies noslēgumam. Vēlējos teikt paldies visiem, kas piekrita intervijai un piedalījās šī video veidošanā.